Laba diena no Tīnožiem. Kārtējā skaistā mūsu Latvijas vieta ar skaistiem lieliem smukiem ozoliem. Es esmu aizbraucis un plānoju šonedēļ virzīties pa Vidzemi, 8 vietās tikties, lai pārliecinātu cilvēkus, ka 3. oktobris ir tā diena, kad mēs varam bez atmodas organizēšanas, bez visādiem piketiem, streikiem iegūt sev gaišu labklājības nākotni. Izmest mēstures mēslainē naudas varu. Ja, tā ir tā vara, kas faktiski ir Latvijā. Ja, mums kodē iekšā plašsaziņu mēdīju drošības dienesti, ka mūsu vara ir mūsu tautas priekšstāvi, ministri un tā tālāk. Bet tie ir tikai no mūsu nodokļu apmaksātāji, kas sakot naudas, kad aktieri šī teātrī. Tāpatās, kā tagad Soros ir uztaisījis, ka agrāk Soros maksā visām NVO, kas realizē viņas intereses Latvijā. Tagad jau mēs paši maksājam par šo NVO interešu ideju vai viņa ideju realizēšanu Latvijā. Un ja mēs 3. oktobrī nemainīsim neko šī sistēmā, tad mēs faktiski arī turpināsim to, kas ir noticis Latvijā. Par to, ko mazāk runā presē, bet mazāk runā. Tas ir to, ka mēs ik gadu izmirstam viena novada garuma, kas sakot, novada apmērā 10 000. Ik gadu mēs grimstam miljardu parādos. Tikai ar vienu mērķi. Ne jau valsts paliek labklājīgi šo miljardu, kas sakot, parādu iegūšanā. Bet mēs ikdienu naudas varam. Tie pašiem Sorosiem, Morganiem, Wallenbergiem, Rockefelleriem, Rothschildiem maksā 1 miljonu, 1,5 miljonu. Ja? Šeit mums valstī ir nothing personal, just money. Ja? Mēs esam tāds atvainojies, ka es kārtējo reizi saku liederīgu idiotu un slaucam aunu būlītes, no kuriem naudas var paņemt ikdienu ap 1 miljonu, 1,5 miljonu. Valsts. Ja, mums nepietiek naudas policistiem, kas uztur šo sistēmu. Mums nepietiek naudas arī tiem pašiem drošības policistiem, kas uztur šo sistēmu, skolotājiem, medmāsām tā tālāk. Ja. Bet mums pietiek nauda, ko samaksāt par to, ka mums ir aizdota nauda, iekombinēta nauda, jo viņi faktiski tautas un valsts labklājībā nav neiespaido. Ja. Ja mēs 3. oktobrī atkal turpināsim to, kas ir ikreiz, mēs esam nobalsojam, redzam, ka galīgā bullshitā, viss, kas noticis, tauta un valsts iet uz izzušanu, un mēs to pieņemam. Ja mēs atkal nobalsosim par tiem pašām valstiskām partijām, kas redz šo un atbalsta, jo viņi taču ir komandā, frakcijā, ja? Un tas bēdīgākais, ka aptuveni 90% no Saeimas deputātiem redz, visi 100% redz, kas notiek, bet 90% uztver tā. Būšu paklausīgs frakcijas vadītājiem, būšu paklausīgs tiem, kas man ieliks sarakstā, un man atkal ievēlēs, un es atkal saņemšu šos 3-4 tūkstoši eiro alziņu, un viss būs čikiniekā. Un tā mums šī sistēma pastāv. Ja mēs atkal 3. oktobrī iebalsosim tos pašus, kas tagad sēž, skatās uz Saeimas frakcijas vadītāju, vai viņš pacels zaļu vai sarkanu karodziņu, mūsu tauta un valsts izzudīs. Ja? Es vēlreiz atkārtošos, kas ir jādara, lai mūsu valstī būtu nākotne, lai mēs nepazustu kā nācija, kā tauta nepazust, mūsu valsts nepazust. Pirmais un galvenais ir, ja, ka mūsu izpildvarai jābūt profesionālai un motivētai lautas labklājībā, valsts labklājībā. Uz doto brīdi tas, ka mums ir kaut kāda izpildvara, kaut kāda politikāņa, kas vakardien bija labi juristi, labi grāmatveži, labi sportisti, ja. Nu, ir bullshits, piedodiet man šo angļu vārdu, ja. Tas ir totāls apmāts. Šie cilvēki ir, nezinoši, nepieredzējuši ar visu tas teātris, kas tagad notiekās ar Kulbergu, kurš aizņēmies 3,5 miljardus naudas un sāk saprast, ka tas ir bullshits, ko viņš ir izdarījis, ka tas ir noziegums pret Latvijas valsti, un sāk murmināt, ka vajag kaut ko darīt, ka tomēr Eiropas Savienības valstīm jāiedod kaut kādi papildi finansējumi mūsu drošībai, jo mēs esam tomēr robežu valsts, ja? Kāpēc, ka īsti katrā amatā tur paiet vismaz gads, lai tu sajustu to lietu, ko tu dari. Viens, ka tu zini, kas tur notiekās. Otrā, katrā amatā, man es esmu pārvaldījis daudz uzņēmumus, jā, manā kontrolē bijuši. Tev ir jājūt uzņēmums. Tu kā vadītājs pirmām kārtām ir jājūt. Ja tu neujūt, kas tur notiekās apakšā, tu esi slikts vadītājs. Kā var būt kaut kāds ministrs,
ministra prezidents, kas tagad no ielas, no Saeimas sola aizgājis, ja? Tagad kļūst par ministru. Tas lielākais absurds mūsu valstī ir tas, ka mums saka, pa ministriem var būt tikai tie, kas ir deputāti. Deputāts vienkārši ir cilvēks, kurš izraisīs tautas sajūsmu, savu frizūru, savu skaisto runāšanu, patīkamā savu izskatu, kāds viņš ir, ja? Un pa viņu nobalsots. Un tāpēc tas saka, ka ministrs var būt tikai tāds, kurš labi runā, skaisti izskatās un tā tālāk. Nevis tas, kas ir pieredzējis, vadītājs, organizators, ja? Plānotājs cilvēki, prot strādāt ar cilvēkiem. Ja? Tur ir tā viena no tām galvenām lietām, kas mums ir jāmaina. Jāmaina šī sistēma, vai izpildvara ir profesionāli un motivēta. Un otrais, ar to, ko es šodien daru, iesaistot tādā vēlēšanu kampaņā, ar kur ātrā palīdzības steidz, kur viņi mums te ir. Mums ir 43 administratīvie novaļi, un tikai būtu loģiski, ka no katra Latvijas administratīvā novada ir tautas priekšstāvs. Tāds, kuram tauta tenī novadā ir uzticējusies, atbalstījusi, un kurš jūt atbildību šīs tautas priekšā. Nevis kaut kādu aiz politiskās partijas noslēpušos cilvēciņus par to, ka viņš ielicis viņu sarakstā iekšā ir. Ja? Lai tauta, un ir iespēja tautai atsaukt, ja šis cilvēks, ko tauta šī novadā ir iebalsojusi, nestrādā šī novada interesēs, ir iespēja atsaukt. Uz doto brīdi mums Saeima sastāv no kaut kādiem uzticamam, šauram lokam, pat sabiedrībai nezinām. Tāpēc, kā mēs nezinām, kā Riņķēvičs īsti ievēlēja, kas tur bija par sarunām, kāpēc mums uzrādās tāds interesants prezidents. Ja? Tā arī mēs tauti neredzam, kas tur ar šiem visām valstiskām partijām sēž un kur ieliek iekšā šīs amato deputātu kandidāts listēs, balso, iedod naudu viņām. Ja? Un tas būtu tikai loģiski, ja būtu 43 deputāti no katras pašvaldības. Ja? Un uz doto brīdi arī es tagad braukāju apkārt pa visu Vidzemi. Braukšu arī uz Alūksni. Ja? Reiz gadā es esmu tur. Un daudzreiz loģiskāk, ka es braukātu šeit, pa savu ropažu novadu apkārt un pārliecināti ar savām idejām, ar saviem darbiem, kad es esmu labākais tautas priekšstāvs, kas varētu pārstāvēt viņa intereses. Es tagad braukāju pa novadiem, kurā es reiz gadā esmu bijis. Ja? Tāpēc šī sistēma ir jāmaina. Un ja mēs neizmainīsim šo sistēmu, mūsu valsts pazudīs. Tātad otrais punkts, kas ir jāizdara, tautas priekšstāviem ir jābūt patiesiem tautas priekšstāviem. Un vēlams, ja viņi būtu no katra novaļa. Ja. Arī tīrais tā, ka es biju Saeimas deputāts. Nav 100 deputātiem tur vietas. Viņiem ir fiziski grūti atrasties, tad ir zālē 100 cilvēkiem. Un trešais, tikpat galvens kā iepriekšējais. Uz doto brīdi mēs redzam, ka valsts izzūd. Tauta izzūd, ja? Un neredzam nevienu atbildīgo, ja? Tur saka, uities, tur nelieši, kas pie silas ir, ja? Nav tie nelieši pie vainas. Savā ziņā ir vainas, ka viņi pieņem to visu, iečini pavadās šī sistēma savā, ja? Bet jābūt atbildīgam. Un tikai loģiski būtu, ja būtu viens atbildīgais par to, kas Latvijā notiekās, ja? Un tikai loģiski būtu, ka tas būtu tautas vēlēts prezidents. Nevis kaut kādās tur manipulācija ceļā, kaut kādās tur aizkulišu spēlēs uzradies, vai no zoodārzā uzradies kaut kāds pilsonis, ja? Kurš darbojas nevis tautas interesēs, bet darbojas to cilvēku interesēs, kas viņu tur iekombinēja. Viņam uzspļaut ir mūsu Latvijas valsti un tautu, un tas jau arī redzams, kas notiekās mūsu valstī, ka mūsu tā valsts lēnā garā izzūd, jo visiem tiem, kas ir pie varas, interesē vairāk tie, kas viņam šo 3-4 tūkstošu algu nodrošinājuši, kā Latvijas tauta. Ja. Un arī apzināties, ka naudas var ir ļoti viltīgi. Ja. Viņi no vienas puses pasaka, mums ir demokrātija, tautas var, no otras puses drošības dienesti un vēl daudz citi kodē mums, kad viņi raujās pie silas. Viņiem vajag pie silas tik klāt. Viņi tur kaut ko grib un kombinē, politika ir slikta. Ja? Man kā es daudzos tiekos ar kaut kādiem cilvēkiem, fuj, politika ir slikta, es tur negribu darīt. Es negribu to darīt, ja tas ir saistīts ar politiku. Es nepieļauju to, kas ir saistīts ar politiku. Un tā tas arī notiekās. Jo faktiski, ja mēs visu laiku dzenamies pēc naudas, to, ko naudas vara grib, un neinteresējamies par to, kas notiekās mūsu valstī, naudas vara zeļ un plaukst un jūtās zirgā.
Jo mēs nerūpējamies par savu nākotni. Tā kā mēs sākam iesaistīties tā saucamā politikā, rūpēties par savu nākotni. Un skatīties, paklausieties, mīļie, dārgie, tas, kas notiekās Latvijā, nav ne valsts, ne tautas interesēs. Tad naudas vara ir sūdi. Un tāpēc naudas vara pakalpini, jūdas grašu saņēmēji šīs drošības dienestos, tur klaigā apkārt, viņš tur raujās pie silas, viņš to dara. Viss tā politika ir netīra, lai tauta neinteresētos par politiku, neinteresētos par savu nākotni, neinteresētos par savu, necīnītos par to, ja? Sēdētu 3. oktobrī pasēju mājās un neko nedarītu. Ja. Un tie cilvēki, manuprāt, kas aicina tautu neiet balsot, arī šīs sistēmas uzturētāji. Jo ja mēs tie aktīvie cilvēki, kam ir savs viedoklis, bet jūt, ka ir totāls murks valstī, neaiziet balsot, paliek pie varas tās saucamās valstiskās partijas, kas ir marionešu lielas naudas varas pakalpiņu rokā. Ja. Paldies par uzmanību! Tiekamies pēc kaut kāda brīža. Es nākamo savu laivu vedīšu no Lēdmanas, būšu Lēdmanē, bet viņu laidīšu TikTokā. Ja kāds grib dzirdēt un redzēt, kas notiekās Lēdmanē, pieslēdzieties manam TikTok kanālam un skatieties, cikos es būšu Lēdmanē. 12:45 es būšu Lēdmanē un no Lēdmanas varēs dzirdēt manu TikTok laivu. Ja. Paldies par uzmanību! 3. oktobrī darām visu, lai izmainītu sistēmu un gūtu gaišu labklājības nākotni. Mēs ticam, mums izdosies.